Welcome to Switzerland. I mean, the Switzerland of Greece, of course. The Evrytania region. Appropriately named because indeed it has everything we could wish for on this big budget adventure. Vai, lai brauktu piedzīvojums, tiešām vajag jaunu motociklu, dārgu ekipējumu un lielu budžetu? Šodien Auduro moto sarunas studijā Arvīts, videogrāfs, vēstnesis un cilvēks, kurš ar motociklu, kājām un arī 4x4 ir izbraucis un izstaigājis pa pusēji pasauli. Runāsim par viņa projektu Big Budget Adventures, kur kopā ar Aināru un citiem draugiem ar veciem močiem, minimālu ekipējumu un mazu budžetu dodas piedzīvojumos cauri Grieķijai, Bulgārijai un ceļā uz Turciju par to, kas patiesībā ir vajadzīgs, lai sāktu, cik tas maksā un kāpēc lielākā daļa cilvēku nemaz nemēģina. Mani sauc Rihards un šīs ir Auduro moto sarunas. Šeit tu esi bijis Auduro ofisā vairāk kārt. Šeit arī tavs Zitas mocīts ir pārnešķies un veiksmīgi tu viņus izvairījies. Tieši, man liekas, dienu iepriekš, vai ne? Kaut kas tāds bija. Jā, klausītājiem. Bet es neesmu tā kā iesaistīts. Tā nav conspirations. Klausītājiem, kas klausās, tad ofisā mums sanāca neliels ČP. Mums pārplūda ūdens un notecēja viss mūsu foršais ofis. Un lejā uz ofisiņa ir neliela garāža, noliktaviņa, kur stāvēja Brunis, un pa ziemiņu bija arī Zitas CF moto. Jā, svaigs tāds jauns, tikko tur aplīmēts. Un Arvīts veiksmīgi nedēļu iepriekš paņēma, jo bija jābrauc. Nu, taču grēks nebraukt. Ārā ir silts, sezona ir sākusies, un cilvēki dodās pie dabas jau. Un ēts ir modušās. Es arī redzēju. Pirmā jau dabūju uz roku. Es redzēju arī video, kur cilvēks no kājām lasa vairākas. Jā, viss sācies, viss ir official. Daba mostās un cilvēki dodās dabā. Mostās arī ērces un mostās arī visādi citi mošķi. Motomošķi. Motomošķi, jā. Un šodien ar Arvīdu parunāsim par interesantām tēmām, par interesantiem piedzīvojumiem. Un Arvīds īsumā tāds kārtīgs piedzīvojumu cilvēks, kurš to visu arī ieraksta video un parāda pārējiem. Jā, par laimē, diemžēl nezinu, kā kur atkarībā no mēnesi fāzes, jo kaut kas ar visu to materiālu jāiesāk beigās. Un, tad kā reize gads, gan arī gads pagāja, kopš es tagad izlaidu jauno video, principā par lietām, ko mēs darījām pagājušā gada mājas laikam, tas bija ok. Tas sanāk tāds backlogs, tā kā, jā? Backlogs tāds normāls, tāds uztīts, jā, un, zin kā, mazāk jau nepaliek, tu brauc kaut kādās jaunās vietās, un gribās jau par tām pastāstīt, bet vēl vecās nav izdarīts, un tad tādā ziņā, labi, ka bija tas pavasars tāds, ka varēja piesēsties un kaut ko padarīt. Un, ja tu piesēdies, tad tur ir jāmontē uzreiz, nezinu, tur ir uzreiz vairākas sērijas, un sanāks tā, kā es te Indiju, te vienreiz uztaisīju, pēc 4 mēnešiem nākamo sēriju, Tev ir tā, ka tu atgriezies mājās no tiem piedzimiem uzreiz ķeries klāt darbiem, vai tu gaidi to iedvesmu varbūt? Gaidu laiku kaut kādu brīvo, jā. Bet no vienas puses pat labi kaut kā, ka tev nosēžās tā, jo uzreiz pēc piedzīvojuma, kaut kāds uzreiz pēc ceļojuma, tev īstenībā negribās vēl domāt par to ceļojumu. Viņš tev mēreni ir apnicis, un tad tu viņu noliec plaukteņā, viņš tur sakāja putekļus, un tad viņi velc, mēs šitiem braucām, un to mēs darījām. Tā kā, tāds tā kā otro reizi viņam izbrauc cauri, tīri montējot. Tā kā, labs blakus efekts. Jā. Bet, Arvīd, tu esi, man liekas, devies daudz dažādos piedzīvojumus ar kājām, ar 4x4. Vispār to, man liekas, iesākās, jā? Nē, es nezinu, kā, 4x4 laikam bija tas ir kājām sākās vai ar 4x4 sākās? Labs jautājums. Bet man liekas, abi divi reizē, jo tur bija kaut kāds piedzīvojuma ekspedīcijas, tur kaut kādiem kalniem. Un tad arī bija džipi, piemēram, arī patrolīts bija. Man ir 2 patrolīti. Man bija jau vecais kantainais, kas viņš tur Q60 vai kā viņš saucās, jā. Un tad bija tāds kā tev, bija līdzīgs modelis. Un arī tur liftāti, duļu riepas, snorkeļi, vinčas. Jā. Un tad es skatījos kaut kāds bildes, kuras 13. gada vai 12, kaut kāds, tik senas, jā, kur tur tā līdz lukturiem
Ledus tā kā smēla logu vaļā un viņčojies kaut kur beigtu viņču pa tumsu kaut kur. Tie, kas grib redzēt Arvīdu šos 4x4 piedzīvumus, aiziet uz viņu YouTube. Jā, viņi vēl tur ir, īstenībā. Es kaut kad nesen arī skatījos. Tur viss var paskatīties, kā mēs jauni izskatījāmies. Pasauktējiet pēc vecākajiem video, un tur redzēsiet ne tādas kvalitātes video kā tagad. Toreiz es pat nefilmēju. Čona Plūma, Mātiņš filmēja, toreiz mēs ar viņu braucām. Es jau vispār video neko nedarīju. Par fočēšanu arī neko. Tikai gāzām. Un tur man stūrmeņi bija. Un meitenēm braucām. Un sievām toreiz jaunajām. Visas lietas. Jā. Kurā brīdī tu saprati, ka tad iepatikās filmēt arī to piedzīvojumu? Tur kaut kā, bija tā, ka es strādāju postprodukšanā, video postprodukšanā un gribējās tā kā būt pie kameras tuvāk. Tur tas oriģināli nāk, un tas piedzīvojumi bija kaut kā paralēli. Viņi nebija tā, ka es gribu braukt kaut kur piedzīvojumus filmēt. Vienkārši bija tā, ka tu devies piedzīvojumos, by the way, ar kameru līdzi. Vai not filmu. Man sākotnēji video arī viņiem nav nekāda baigā tur doma, tur storytellings kaut kāds tur. Tev, zin kā, action cams kaut kāds līdzi, kaut kāds pirmās Sony kameriņas parādījās maziņās. Safilmēju, samontēju mūziciņu kaut ko kopā un nebija nekad lielāka tāda doma. Kad, principā, tas storytellings ir pēdējā 2 gadu laiku kaut kāds tāds jauns kaut kāda lieta, ka cik var skrīties vienkārši bildīts. Bet tas nav tikai tev hobijs, vai ne? Tev tas ir ienākuma avots. Tā, protams, es klientiem filmēju reklāmas video, tas ir tā kā man galvenā nodarbe. Kur redzēt tavs darbus? Es kā tikko, starp citu, kā runājam, kādreiz Vimeo, atceramies tādi, maksas tādu platformu, un viņi tā kā nomirta kaut kādā dabīgā nāvē. Māksliniekiem, Jā, un es tur biju tā kā riktīgi, un es kā reiz tikko man beidzās subscriptions 11 gadu garumā, visu izdzēs, jo kurš gan mūsdienās skatās, tā kā, man kaut kas YouTube'iņā, jau tur Eaglewood Pictures ir, bet tā, kurš mūsdienās skatās, uztais rīliņu pēdējos 2 gadus, tā kā best of pēdējie 2 gadi. Parāda to klientu un tādu vienminūtīgi, patīk, nepatīk. Bet tas nav tikai video tev, ne? Tu bildes arī tās. Bet tas, ja būtu jāiedala hobijā un darbā, tad bildes būtu hobijs. Jā. Ja tev vajag, zin kā, tu it kā darbojies ar kameru, tad jāatlīdzina laiks, viens ir darbs un otrs tā kā sirsniņiem, tad foto. Es šādi tad kaut ko uzfočēju, bet es neteiktu, ka es būtu profesionāls fotogrāfs. Kas ir varbūt tev pašam tāds, ar ko tu tiešām lepojies, varbūt tāds vai lielākais projekts vai foršākais projekts, un ko varbūt cilvēks varētu atpazīt un redzēt? Es jau vienu zinu, bet es gaidu, vai tu pateiksi. Domā, komerc projekti? Filmēju dabas pārvaldēju filmas. Sveicieni. Bija nenormāli foršs projekts, godīgi sakot. Man vajadzēja safilmēt visus nacionālos parkus, kas mums ir Latvijā. Un es viņus visu filmēju ar mocīti, toreiz ar teneriju, visu braucu tā kā ekspedīcijā uz visām Latvijas malām. Tā kā GoPro, kad tu brauc? Nē. tas ir cits, jā. Filmēju braucu, tur gulēju purvu malā, drona, tur smukās filmas. Viņas var kaut kur arī atrast, uzgooglēt, tur Gaujas nacionālais parks, tur Slīteris un tā tālāk. Ir atsevišķi tāds īsfilmiņas, tur ar stāstījumu un visu. Nenormāli forši man likās tā, ka par šito tā kā maksā, tad brauc dabiņu filmē ar mocelu brauc. Toreiz es jau vienam neskatīju, bet drīkstēju iebraukt kaut kur. Man vajadzēja darba vajadzībām iebraukt zem ķieģeļa. Zaļā pasa. Man actually vajadzēja iebraukt kaut kur. Un tā kā, kopš tās reiz, protams, tas ir super ekskluzīvi. Tā kā, vispār tā sajūta arī, es atceros, ka vēl pirms moči, kad vēl džipu laiks bija, kad arī vajadzēja kaut kur braukt. Bija kaut kādas filmēšanas, nezinu, Stirnubukam vai kaut kam tādam vajadzēja filmēt, vajadzēja kaut kas mežā bija jāfilmē, un es braucu ar to džipu darba vajadzībās, un likās tā sajūta, šitā būtu štēla, vai ne, ka varētu apvienot tā kā kaut kādu, tādu offroad lietiņas, un ka tas ir darbs, ka kādam to vajag, ka tas ir projekts. Bet piepildies. Long way, jā. Ceļā vēl, jā? Ceļā viss tas sākotnē, bet, Bet man liekas, tu jau baudi to ceļu arī, vai ne? Nav tāds gala punkts droši vien. Savādāk, man liekas, to nevar, jā. Ja tu uzliec to visu tavs papīru, tāpat kā viss cits projekts, tur, šis nestrādās. Tieši tā. Ar sirdi vismaz es tur to redzēt, man liekas, ar to video un filmu arī. Vienīgais, jā. Jā, bet var redzēt arī bildes un tiem cilvēkiem, kas ceļo varbūt ar Baltiku. Varat pašķirstīt žurnālu, tur atradīsiet. Jūs jau braucāt kā reiz paspējāt vēl janvārī. Mēs ar Madeira aizceļām uz Madeiru un šķirstam žurnālu un redzam
Arvīds Barānovs. Jā, mēs ar ģimeni rudenī bijām. Jau vairākas reizes bijis žurnālā. Katru reizi uzrakst, mēs kaut kādas bildes ieliekam kaut kādos internetos. Viņi saka, vai negribu stāstīņu uztaisīt, kāpēc ne? Un padalīties ar citiem. Ļoti pozitīvi. Nu labi, tev ir bijuši tātad darba piedzīvojumi, ceļojumi. Tev ir bijuši lokālie 4x4 piedzīvojumi. Ar kājām tu arī staigājusies. Jā, ir būts kaut kur Himalajos pāris reizes būts, un tad kā reiz šogad gribās ļoti atkal ar puiku gribās aizbraukt divatā. Varbūt ne uz Nepāles Himalajiem, jo tur tagad tas viss palicis diezgan, tur obligāti gidi jāņem, un kādreiz es biju tikai dažās takās, tagad visās. Un mēs apsveram domu, ka uz Indijas Himalajiem varētu aizbraukt, jo tur tā viss tā brīvāk. Jo gribās jau pastaigāt arī kaut kur, cik varētu to motoslēgu braukt, jo ar mots ir forši, bet arī tu nevari visur ar viņu aizbraukt. Un ir vietas, kur tomēr pasaulē tu vari tikai kājām aizbraukt. Un, teiksim, šovasar es nekad nebiju domājis, ka es Islandē atgriežīšos jau 7. reizi, bet man uzradās cilvēki, kas grib, lai es viņus aizvedu uz vietu, kur pilnīgi noteikti nekāda tehnika nevar aizbraukt. Ja, tur nav ceļu, tur laivu tev aizved, izmet uz 5 dienām. Zonas nav, arktiskās lapas skraida apkārt. Tādas vietas arī ir, jā, un tas ir tikai kājām mugursolu. Un šonedēļ, svētdien es braucu uz Abisko, uz Zviedriju. Mēs tur 4-5 dienas paslēpot aiz arktiskā loka, tur, pa Karaļtaku, tur, pa to galu. Visi šie piedzīvojumi, ko tu tagad stāsti, izklausās tā diezgan liela budžeta piedzīvojumi. Tā ir? Mēģinām jau ierakstīties bez, kur kaut kur atrast kaut kādu, nepalikt viesnīcās un tādas lietas, ņemt sauso pārticiņu līdzi no Latvijas, ceļš kaut kādā Islandē. Tā kā, es neteiktu, ka viņi ir liela budžeta. Es arī neteiktu, ka viņi ir pilnīgi bez budžeta. Es neesmu no tiem, kurš teikt, ka you don't need money, un tu tikai ceļojiet. Ir jau cilvēki, kas tā dara, pa ceļam strādājot, kaut kāds brīvprātīgos darbs, un tādā veidā. Tā ir cita veida ceļošana. Jā. Tomēr mums, grozi kā grib, tie ir atvaļinājumi veidi. Jā. Tas ir izgriezts kaut kāds vai laika vai budžeta rops, kurā tad to risināt. Jautājums, cik prīmijum? Tie noteikti ir tādi tiešām plānoti ceļojumi. Un tad droši vien arī dalās tādās varbūt 2 kategorijās, kur tu varbūt, kad esi jaunāks, ka tev nav citi cilvēki, tur plāno tādas lētākas cenas, kur stopē ar mašīnu, un nokļūst Eiropā. Vai sameties riktīgi. Vai arī, teiksim, mēs Islandē esam bijuši ļoti dārgi un ļoti lēti. It kā viņam tāda pat valsts, bet tad mēs tur braucām. Ņēmām vienu mašīnīti, 5 cilvēki vienā mašīnā, ēdām rīsus. Tā arī var, Un nebija ne ar ko sliktāk, kur mēs braucām tur ar saviem lielajiem džipiem. Var gan tā, man jau patīk tā dažādība. Man jau patīk arī pabrist pa dubļiem, pēc tam aiziet varbūt arī uz kaut kādu teātri. Ir jau kaipiņš tajā dažādībā. Es teicu, ka būt hardcore ir actually viegli. Jo jebkādā tēmā, vai tas ir kaut kāds pārgājiens vai kas, jo tā ir lieta, ko tu zini. Jā, viņi fiziski iespējams grūti, un tu visādas neērties, bet tas ir pazīstama lieta, ko darīt. Sarežģītais parādās pārslēgties. Tā hardcore kaut kā, tāpēc, teiksim, moču braucienos, es izbaudu arī asfalta gabalus, piemēram, Nesen, kā reiz Grieķijā, kad braucām, tur ir asfalts. Es zinu, ka viņš kaut kad beigsies. Es izbaudu labu asfaltu, man patīk pabraukāt pa līkumiņiem, Alpos braucām kaut kur, nav jau nevaina. Es negribētu visu laiku viņus tur braukt, tur vajadzētu vispār citu tehniku un nebūtu arī fani. Bet tā, pamiksēt, vai not? Tas, man liekas, vedien uz tādu arī, kā tu domā par tām lietām, kā tu skaties tām lietām. Ja sāk lietus slīt, vai tas ir pirmais, ko tu ķer lietus sargu, mēģini paslēpties no viņa, vai arī tu izbaudi viņu un skaties augšā debesīs un priecājies. Tieši tā. Bet kas ir, tev varbūt ir kāds tāds lētā piedzīvojuma pieredze, nezinu, kaut kur tur vilcienā ieliecis kaut kādā vai ne pasažieru vietā, bet pieķēries klāt viņām, zin kā. Ne, tik traki nav, bet ar vilcieniem daudzi ceļu, tepat Latvijā kaut kad, bieži vien aizbrauc līdz Zilupē no sērijas ar Ričuku un minies atpakaļ, šitie visi varianti, nav bijis nekāds tāds baigi. No ārzemēs tur lieli ir brauktu visādiem busiņiem un gulēt visādās stāvvietās. Tāda veida ceļojumi, parkingos kaut kur tur. Sense of Team, kāreiz viņiem aprīļa sākumā ir pasākums, kur arī stāstu pasākums, stāstīsim atkal pa Āfriku. Un ar viņiem tieši tas sākās, ka viņiem ir tāds
kā Valdis Vanaks, mēs ar viņu ceļojam, viņam tāds teiciens vienmēr ir smeķis. Tas ir viņa tāds kopīraits, un tad to smeķi dabū. Tas ir sevi iekļauj. Gulēšana kaut kādās aizdomīgās alās tur part of the deal, ne? Jūs tagad ar Aināru abi. Tagad tie video nāk ārā, tas bija pirms gada. Tas, kas tagad nāk, tas nāk... Pastāst par šo ceļojumu, ko tu esi nosaucis tagad video sērijās Big Komats. Jā, ļoti svarīgi. Tur tāda vārdu spēle, jo, zin kā, big budget adventure, bet, there's a catch, Un, pamat doma jau tāda, ka mēs te varbūt daudz lietojam sociālos tīklus, sekojam dažādiem ceļotājiem un tam līdzīgi, un vienmēr tas ir kaut bieži vien tas ir kaut kāds liels komitments, liels projekts. Cilvēki vai pārdevuši visu savu iedzīvi, nopirkuši tur mocis vai unimogu vai kas kuram, un ceļo apkārt pasaulē vai strādā pa ceļam, kā es jau minēju. Tad lieli apkārt pasaules projekti, No vienas puses viņi ir tādi vilinoši, tur pēc bildēm izskatās forši, bet no otras puses, es esmu pabraucis kaut kādus 3 nedēļu ceļojumus maksimums. Man personīgi apnīk, es pat negribētu īstenībā non-stop ceļot apkārt pasaulē. Man liekas, un ļoti daudz dzirdēt arī stāsts, ka cilvēki actually pārdeg, piekūt mums jau no šeit mājās palicējiem liekas, ka tu mūdi, living the life, Cilvēki pārdeg, izdeg no tā, un es tā kā to visu negribās. Bet gribās, bišķi to smeķīt, gribās aizbraukt tālāk pat Eiropas tetiņiem kaut kādiem un tam līdzīgi, bet kā tad to realizēt? Un tad man kaut kāda bišķiņa iedvesma atnāca, ka mēs aizpagājuši gadu jau, kad mēs to Āfriku braucām ar Silu, un tur kaut kādā ziņā tur tas ir līdzīgs arī iestatījums tai domā, ka tu pabrauc kaut kādu gabaliņu, atstāji moci, lido mājās, pēc tam pabrauc atkal, Un tā pamatdoma un arī, kur daudzi, kas letiņi, kas atstāja savus močus pa ziemu kaut kādos kalnos Dienvidu Eiropā kaut kur paildzinot to sezonu. Un tā gruzdēja visu tā doma, ka vajadzētu kaut ko tādu darīt, bet no otras puses tā maigā atsevišķi moci. Tas jau vairs nav nekāds budžeta pasākums, tur piekt močus, lai atsevišķi sūtīt. Bet tad Ainārs bija vispirms nopircis savu veco dominatoru, pazošu tuku vai kaut ko tam līdzīgi. Viņš gan vēl viņā ielika tur normāli, bet vēl joprojām budžeta mocīts, karburēts. Un mums savukārt bija beigts vecais Himalajs, mans pirmais mocis, kur es biju atdevis sievai, tur viņš bija skautā izbeidzies. Motors bija noklapējis pavisam, un tad tev tā doma, tas mocīts neko nemaksā par viņa vērtību, un motoru tagad viņam mainīt, ko tur. Bija variants viņu pienaglot pie sienas, tad līdzīgi kā Bruni. Tu izvēlējies atņemt tātad zitai moci, Un tā cik atņemt? Uzdāvināja citu, Mēs pati nopirka. Tad parādījās CF moto, un tad palika šis mocis, kurš it kā ir liekas, kurā jāieliek bišķi naudiņu, lai to salabotu, bet tad ir mocis, ne pārāk labs mocis, teikšu kā ir. Bet Reko Ainārs brauc, viņš turreiz pēc Rumānijai brauc, un viņš bija laikam jau līdz Atēnām ticis, un tad vajag saņemties, ielika viņu kreitā un aizsūtījām līdz Atēnām. Un tad bija doma aizbraukt vienkārši, uzsākšu to lietu Grieķijā, vispār bez nekādiem expectations, un pabrauksim tetiņu, tur pa kalniem, mēs pa Grieķiju vispār neko nezinājām, man likās, tur ir bīči, zilie ciematiņi, tiem baltiem, un principā cilvēki tur brauc vacationā, Aizrādās, tur ir beigie kalni. Un tādā mēs bez expectationiem aizbraucām, mēs tur kaut kādu bišķi vairāk kā nedēļu pabraukājām. Tā kā iesildīšanās brauciens, Un tas ir tas, par ko šobrīd arī tā sērijas nāk ārā. Un principā uzsākām to braucienu un izmetām loku. Vienkārši principā no Atēnām atpakaļ pie Atēnām. Nekur tālāk baigi nebijām tajā visā projektā. Tas biežāk gan liekas jau saplānots. Riktīgi saplānots, bet nē, īstenībā tur viss tā sāls tam projektam ir tā, ka viņu mēģināt pēc iespējas vieglāk ņemt. Jo, ja tu piesēdies uz papīra un sāc to visu plānot, jo principā ar Atēnām bija tā, ka es principā nevarēju atļauties tajā brīdī braukt. Tā kā, tagad ceļot kaut kur sūtīt, tas mocis nebija lēti, viņi tur aizsūtīja fūri, Un tā kā, Cik sanāk vispār aizsūtīt? Toreiz es kaut kādu labu dievu darīju, 400 kaut kas man bija bez PVN,
Jo tur metās vairāki kopā, kas brauc tur regulāri un ved lielos gaisa močus, un tur atradās viena vieta. Ja. Un tas relatīvi nav lēts prieks. Ja. Un tāds kumos jāprīm, un kad tu skaties tā kā savā, uz papīra vai kas, tu nevar, vai laiks, vai nauda nav, kaut kas nav. Bet beigās kaut kā mēs sakam, sagāja. Ja. Aizsūtījām, viss notika. Un tā mums kā reiz tagad ir mājā priekšā. Mums ir tur nākamais laiks, kas jau sanāk aiznākamais. Tad paskipojot visu uz priekšu. Un arī tā sajūta. Tad Ainērs tagad ir Vietnamā, Marokas izbraukājies. Tā kā, kur vēl. Un prāts saka, nē, mēs jau nevaram tagad. Jā. Bet tur ir tā lieta, ka tur tā kā prāts jāapklusina. Vienkārši tur jādara ja, kaut kāds. Un vismaz bišķiņ kaut kur pabraukt uz priekšu. Nedēļiņu vismaz, jā. Bet ir arī tā, ka tiem piedzīvēm jau nekad nav īstais brīdis. Vai ne? Tu gaidi kaut kādu ideālo, vienā variantā tu gaidi ideālo mociju, ideālo naudu, vai tagad es tur retairu, vēl sliktākajā gadījumā cilvēki gaida, ka viņi retairos, ja, un tad viņi baigi brauks. Ja. Fiziski nevarēs. Sirmie, bet piecelt to mociju jau nav tad es nopirkšu sev lielo gaisu un braukšu apkārt pasaulē. Kā tad? Te laikam arī dalās tas, ko tu sāki, kad kaut kāds pavērsiens dzīvē, kas tur lielākā daļa šķirās, vai viņi tur tāds kaut kāda trauma, ka viņi pārdod visu un vienkārši tā kā vai bēg vai dodās tajā pasaulē, vai ne, un tad ceļo non-stop ilgi, jā. Bet tad šis otrs variants, kad cilvēkiem viss ir labi dzīvē, vai ne? Bet gaida visu laiku kaut kādu to brīdi, kad izaugs bērni, kad kredīti nomaksāšana. Tu vienmēr vari atrast. Tur saraksts var būt jebkas par palielām. Tur insert, jā. Bet tad šī jaunais veids, kā apceļot to pasauli, tad ir tas mocīts, pareizāk sakot, konstanti ceļo, jā, varētu teikt. Tas mocīts vairāk ceļo, jā. Sanāk, jā. Protams, tas... Kamēr mēs runājam par Eiropas ietvaros, tas viss ir easy. Ja? Tu vari jebkur atstāt, cik nevaru tagad aizbraukšu pēc pusgada. Ja? Tagad tas viss sāk palikt nopietnāk, ja teiksim kaut kādā Turcija sākot, ja tur jau parādās temporary importi. Tur ir konkrēti laiki, cik Turcijā oficiāli var drīz tikai 3 mēnešus, ar sodiņu var vēl 3 mēnešus. Bet tad tev ir, tu nevari tur, ja mēs gribam Turcijā, teiksim, 2 piegājienos izbraukt. Aizbraukt līdz Kapadočijai vienā piegājienā un rudenī otru. Un galvenais ir tik līdz Gruzijā vai Armēnijai, kur tur var ilgāk atstāt. Jā. Turcija ir milzīga. Jā, un tāpēc, teiksim, viens variants bija braukt kā vienā piegājienā, bet tad tas vairs nav nedēļas vai 2 ceļojums. Tas tur vajadzētu jau, ja gribās redzēt. Tā jau izbraukt, protams, pa Google Maps tu varētu. Ja gribās pa tetiņu braukt, pa kalniem, kempot. Tur vajag 3 nedēļas, un kuram mūsdienās ir 3 nedēļas. Ja. Tas viss vēl nav atrisināts. Cerams, mājas sākumā tas izdosies. Vismaz līdz Kapadočijai tikt. Jo, ja būs jau iebraukts iekšā, tad jau nebūs variantu. Vai izbraukt vajadzēs, savādāk tur pazaudē mocu. Es nezinu, kas notiek, ja tu neizbrauc. Tur baigie sodi vai tur jāmaksā nodoklis par to mocu. Ja viņi tev savāc, jā. Jā. Tur jau sākas šitie visam. Protams, visi mūsu plāni skaisti braukt caur Irānu un varētu būt iepauziešais kaut kādu laiku, un vēl jau stāsts par to gaidīšanu, par to, ka tā pasaule paliek arvien mazāk, kur tu vari tā normāli aizbraukt, diemžēl. Pirms gadu vēl varējām kaut kādu tur valsts šķērsot, tagad vairs nevaram, un viss, un tās vārdi, tas pats stāsts starp Indiju, Pakistānu, un Afganistānu, viss nenormāli skaists valsts, kur gribās pabūt, bet tur jau sāk palikt ar vienu sarežģītāk. Un tur ir tas stāsts par to, ka braukt cik var. Ja? Kamēr var. Kamēr var, kur var izlīst caur. Un tur ir diezgan liels bottlenecks. Mēs oriģinālā doma bija, kad dodamies uz austrumiem. Tā simboliski braucam uz austrumiem, tur Enfields varētu aizbraukt līdz mājām no sērijas, līdz Indijai. Ja? Bet tur tehniski tas šobrīd ir ļoti maziņš tas bottlenecks. Ja, caur Krieviju mēs nevēlamies braukt, protams. Irānas slodziņš arī ciet, paliek tikai Kaspijas jūra un aizdomīgs prāms uz Kazahstānu. Un tur arī nav vienkārši. Azerbaidžanā tu nevar iebraukt no Gruzijas, tur robeža ir slēgta. Tur var tikai fūri ievest un ielidot. Tur sāk palikt interesanti, bet tur jau tas skaistais ir, ka mums nav izplānots, ka mums tur ir jābūt. Labi, nevarēs, Gruzija nenormāli skaista, Armēnija.
izriņķos tur, smuks offroads tur ir. Tad jums nav tās tā kā jābrauc apkārt pasaulē. Jā? Nē, nu, cik kā tālu tiksim, tik tālu tiksim. Nu, sliktākajā gadījumā brauks mājās, braukās pa Eiropu, ja tie mocīši vēl turēsies. Ja? Nu, pa Turciju milzīgi valsts, kalni, tur ir tūkstneši, viss kaut kas rotē pa to galu. Jo tās jau tās valsts, viņas pietiekoši, ja mēs paskatāmies kartē, principā tu Turcijā jau esi tuvāk Indijai nekā tu esi mājā. Nu, tā, ģeogrāfiski. Jā. Un, tāpēc jau tie ceļojumi, tas gals ir ļoti interesants, jo no Latvijas braucot, tas būtu mega projekts. Tie ir laika izteiksmē. Tikt līdz turienei. Bet ja tev jau tur kaut kur aptuveni tajā pusē, ja vien Grieķijā kaut kas ideāli vienkārši. Balkāni vispār tas rādījus viņš apkārt, ja. Itālija, salas, ja tu vari ap to rotēt, tur jau arī pietiekuši daudz, kur braukt. Ja. Kā izstāstāts, jums ir sadalīts tagad, labi, jūs ar Aināru ceļojat. Jūs arī turpināsiet ceļot ar Aināru? Mēs pirmo gabalu Grieķiju nobraucām ar Aināru, un tad mums pievienojās otrajā legā rudenī, pievienojās Andris Puķis un Andris Bušs, arī ar sūdmocīšiem. Vienam Andrim arī dominators, ļoti praktiski ir te vienādi moči. Un otram mums ir vēsturiskais spēks, mums ir Dr. Big, Suzuki, tas DR Big. Kas bija tāds viņš ar vēs numuriem, viss tur pēc fenšuja, īsti retro rallijas. Otram Andrim ir, un tos ar tiem mēs nobraucām, tur mums bija rudenī tikšanās sarunāta kaut kur pa vidu, mēs lidojām uz Grieķiju, izņēma savus mocīšus, viņiem moči sūtīja uz Sofiju, uz Bulgāriju. Un bija tas super agrais rudens, kad ātri uznāca, bija balks ziņās, vēl bija Latvijā, kad tur super ātri ziema uznāk uz Balkānos, un mēs tieši trāpījām tajā iekšā. Jā. Tad Andri atlidoja uz Sofiju, viņi nobijās no tā sniega, sūtīja bildes pēc tam no Sicīlijas, kaut kur aizlaidās ar Ainu, ir fiks uz Sicīliju, kamēr mēs ar mazajām mēģinājām tos močus pārdzīt tā kā uz Bulgāriju, tad mēs beigās tomēr kaut kur uz robežas satikāmies. Un tur arī stāst par to plānošanu. Mēs, kur gribējām izbraukt Bulgārijas tetu, tas bija Unreal. Mēs bišķiņ pabraucām, mēs braucām pa sniegu. Mēs netikām kalnos, mēs vienai tur grēdai tikām pāri, citur, tur bija ziema, principā, reāli sākusies. Un pati Bulgārija arī tāda, kā Latvija 90. pa lielu. Mēs vēl neesam pietiekoši tālu no tiem 90. lai mums tas liktos kaut kas baigi tāds eksotisks. Šādiem izbraucieniem tad tālāk arī Andri pievienosies? Vai jūs ceru, jā. Mums ir moči noparkoti, ir Burgasā strateģiski noparkoti. Jo kāpēc mēs nebraucām uzreiz Turciju, jo, lai tiktu no Atēnām, bija doma, ka tad mēs tur riņķojam, tur ar prāmjiem kaut kur mēs ļoti daudz laika pakāstu, lai vispār tiktu līdz tai Turcijai un tur laika. Un tad mēs domājam, būs tīri tāds pārbraucienu variants tikt līdz Turcijas robežai Burgasā, pie jūras, tur, principā, es pakājā jau pie robežas, un tad, lai varētu uzreiz startēt viņu iekšā. Nāks mājas. Skaidrs, jāstājas, jā. Par plānošanu vēl, kā izstāsta vispār tāds budžeta plānošana tādam braucienam? Skaidrs, mocīts jānopērk ir. Mocīts, lielākais, protams, mocīt dabūt. Kas ir lielie izdevumi un kas ir vēl tādi? Cilvēks, ja gribētu sākt līdzīgi, ko viņam vajadzētu rēķināties varbūt? Pirmais, protams, mocīt dabūt. Daudz maz norma. Es pats personīgi nepirktu dominatoru, man tie karburatoriskie moči, varbūt es arī neprastu viņu arī pats tur saskrūvēt, saregulēt. Tas bija šodienas man aizgājis, bet tu vari dabūt pa 2-3 tūkstošiem jau normālu Hondiņu kaut ko, tam nav vajadzīgs tur nekas. Es jau super priecīgs būtu, ja man būtu cefiņš jaunais, tas, kas ir sievai, man vispār neko vairs nevajadzētu. Ar tādu ceļot tu vari, vai jaunais Himalajs vai kaut kas tam līdzīgs, tev šitā te pietiek. Jauda, offroad varēšana tieši tā, ko mēs darām, nevis rallijas tur kaut kāds, bet tieši adventure moču ceļošana, un tas jau vairs nav nemaz, tas ir pēc jauns nulīt ar garantēju 5-6 tūkstoši maksā, Tad tam mocim ir tāda liela loma šajā big budget adventurā vai nav? Sadalīsim tā. Vajadzības un vēlmes. Ir tā, ka man tas vecais Himalajs neatlaiž, jo man viņš ir visur. Viņš ir pirmais mocis bijis, viņu Marokā 2 reizes braucu, Indijā 2 reizes viņš man ir bijis. Visur viņš man pa kājām maisās. Un kaut kā es esmu learn to live with it, kaut kādā ziņā.
Viņš ir sūdīgs mocis, trust me. Nu, viņš, tā kā 24 zirgi, kad viņš bija jauns, ja. Ir pamaz, viņi izskatās riktīgi rēcīgi, viņš ir maziņš, man ir speciāli augstais beņķis tur uzlikts un not a great motorcycle, bet kā ceļojuma mocis, ja, pirmkārt, viņš ir riktīgs conversation starters. Tad tu esi kaut kādās tur stāvvietā, Enfieldi, tur viss tas apkārt, tā pasaule. Mēs arī Atēnās speciāli Enfield klubs mūs tur uzaicinājām, mēs tur gājām pie viņiem, tusēt, filmu skatīties. Tas ir tāds communities, ja, un tur neviens nerunā, kāds tev tur ir diametrs taviem štokiem, un kāds tev tur gājiens un glīrens, ja, tur ir kaut ko bišķi cits stāsts. Un tas šķiet kaut kādu soli vai divus tuvāk kaut kādai tādai īstākai ceļotāju komūnai, ja, kur nav tik ļoti, ja, tas racings, ko te jūt, ja, vai piedod man mīļi oranžie draugi, ja, kas būtu, es labprāt man būtu, ja man būtu kaut kāds kāķis, kuros Kaunos, kur mēs braucām tagad Grieķijā, ja, es, protams, ka man būtu fani, daudz vairāk fani, ja. Bet, jābrauc to, kas ir, ja, un izbraukt var, ja. Es, protams, vienā brīdī es nožēloju, sāku domāt, kāpēc es nesūtīju Teneri. Ja, liekas, tas procentuāli laiks, ko tu gadā dabūni braukt ar to savu ceļojušo mocīti, ir maziņš. Ja? Tad Teneri tomēr ir ikdienas mocis. Es viņi braukāju pa Latviju visur. Ja? Teorētiski es varēju braukāt arī pa Latviju. Es visu teču šeit izbraucu, visu offroadus izbraucu Latvijā. Nav man vairs tā interese tad dragāt baigi pa tiem mežiem. Nav jau tā, ka man to Teneri baigi vajag. Es varēju mierīgi to Himalajas moci lietoju kā transporta līdzekli Latvijā. Ja? Varēja teorētiski sūtīt arī Teneri, ja, bet tā ir tāda doma, kas bišķi nožēloja, bet izvadēties. Ja. Bet tad atkal Teneri sanāk tā dārgāks mocis tomēr, un tas risks atkal, ka var nofenderēt, ne? Nav tāds risks? Tas viens, ja, un, protams, ekskluzīvi tu sūti savu labo mantu prom, jo šitien ir tas princips, kur mēs arī ekipējam ziņā. Vecās ķīveres, vecājas motoekips aiziet uz turiem, viņš jau pamazām mēs sākam lietas tur jau atstāt. Es tagad nopirku jaunu ķiveru, veco es aizdīšu un atstāšu tur, ja, jāciņ tas pats, ja. Pamazām tās lietas sāk pārvākties uz turien, tas ceļojuši, hamo komplektu man tur stāv atsevišķi, ja, lai nav katreiz jāved. Un tad, keeping on tajā... Kur ir tas, kur jūs atstājat? Kur tas ir? Zin kā jūs sarunājat? Ir tāds, Horizon Unlimited, ja, bija kādreiz liels fórums, tagad viņš visu jau Facebook pārvācies, tur ir tādi... Man patīk, es kādreiz atceros, ka mēs vispār pat nesapņojam par kaut tādu lielo ceļošanu, tad tu atvēri tāds Horizon Unlimited, ja, vienalga, un tad tur ir tie īstie ceļotāji, ja, kas tam mēs te Latvijā braukājam uz Kolku un atpakaļ, ja, un tur tie īstie ceļotāji, un tad tur arī viņi apspriež tās lietas, kā tur šipot un muitas un tās lielās tēmas, ja, un tur arī tu parasti iemet, hei, es te braucu tur vai kādam ir kaut kur kāda garāža, ja, un tad parasti tev cilvēki atsaucās. Ja es tā padomāju, ja man būtu garāža un kāds ceļotājs ceļot šeit, un man būtu vieta, kāpēc ne? Un tur uzreiz sarunas. Networkings, un tas čalīts, pie kur mēs tagad ar Aināru astājam moci, viņam ir vecā Āfrika, un viņam reāli nav maza garāža, viņš dzīvo pie mammas. Bet viņš uzņem, un viņam mēs knapi tos smočus tur iestūķējam. Viņam liekas sajūtos tā kā vainīgs par to, ka viņam tur nav kur apgriezties tajā garāžā. Es ceru, ka viņš tagad varbūt viņus izvilks ārā kaut kur, ja mans pēc viņu var stāvēt arī zem klājas debesis. Ja. Un cilvēki uzaicina, ja, un viņa mamma mums pēc tam uz autobusu aizved, tur, zin, un iedeva vietējos kaut kādus bumbierus, un tur jau tas kaifs. Un kā ir tiem veciem močiem apkops? Video, piemēram, spiežot, tur Ainārs skrūvē vairāk nekā tu. Ainārs, man liekas, visu laiku skrūvē, bet tas, man liekas, viņam patīk vienkārši to darīt. Tev ir līdz Ainārs vai tu esi līdz Ainārs? Kā tur ir? Jā, nevar saprast, bet Ainārs ir nepieciešams jebkurā ceļojumā, jo, es teikšu, kā ir, ja man ir divas kreisās rokas, un es kaut ko, es mēģinu kaut ko, bet, sēļu nomainīt, bet, vārstas nočikot, es teorētiski var būt no YouTube kaut kā, ja, bet ne man tie tūļi, nekas, un šitam mēs mēģinām tomēr šitiem mocīšiem, viņiem jau oficiāli 5000 km intervāls. Un mēs tik daudz nenobraucam katrā, bet, tad, principā, viņi stāv diezgan ilgi, tad, principā, katrā posmā vajadzētu tad vismaz eļu nomainīt, ja. Ainārs pagājušajā savajām tur ķēdi nomainīja roadside pa ceļam, ja. Turpat Atēnās uz ielas, paņēma savam vārstas arī pārbaudīja. Kaut kā jau tas viss kustās priekšu.
Jūs esat tā kā rēķinājuši, piemēram, cik jums tur aptuveni dienā aiziet, tad naudas ziņā? Nu, Ainārs kādreiz to bija rēķinājis par kaut kādiem 60 eiro, bet es nezinu, es pats neesmu rēķinājis to konfirmējis, un tur baigi stipri atkarīgs tiešām cik naktis tu. Ja mums kādreiz bija tāds nerakstīts likums, 2 naktis kempojumi, 1 nakti viesnīca. Nu, tīri nomazgāties, uzlādēt gadžetus, visu. Ja. Šajā ceļojumā mums sanāca vairāk kempojumi, mums bija pat 3 naktis kempojumi un viena viesnīcā. Ja. Tas liela atšķirība. Pārējās izmaksas ļoti atkarīgs no valsts, kādas degvielas izmaksas, jo Grieķijā diezgan padārga degviela, Bulgārijā daudz lētāk. Ja. Nu, tas degviela principā ir viens degviela un viesnīca, un ēšana ir tāda. Jūs izmantojat arī tās iespējas, kad kāds aicina pie jums, tā kā ceļotājs, vai kā ir vispār šajās valstīs? Tur tā, kā aicina, vai neesat tik eksotiski tomēr? Neesam tik eksotiski, neesam arī mēs tur pagaidām. Es saku, tas viss tā ļoti iesildās vēl pagaidām, ja? Bet, es saku, tie Enfieldi Grieķijā, tiem tur kaut ko bišķiņ pabazarējām, ja? Bet, no Eiropas ietvaros mēs pagaidām, mēs esam vieni no daudziem, protams, ja? Tas nav tur. Nav Nigērija un tam līdzīgi. Bet tas, ka cilvēki visur vienmēr, pat ja tev tā valoda, nav tur kaut kāds Google translētiņš vai kas, bet tur viss mums vajadzēja tur metināt močus, tur bija bišķiņ kaut kas, man vajadzēja kaut ko pametināt Aināram. Tur aizbēju uz vienu vietu, tu domā, kur es tagad atrisināšu to, ja? Tu aizbēju, un tu skaties šrots, ja? Šrotā varētu būt, ja? Aizbrauc tur. Metālu, metā, viņš saka, nē, un tad tu aizbrauc 1., 3., 4. vietā, un tad beigās cilvēki jau grib palīdzēt. Un tu redz, ka viņi redz, ka tev vajag, ka tev kaut kas tur ir salūzis, tev vajag. Un tu kaut kā to atrisini, un tomēr beigās jau paprasa, no kurienes jūs esat, un tā. Un tur tā, Bulgārijā, protams, viņi tur zina visu, ka mēs esam no Latvijas, ja, no citās valstīs varbūt savu. Es video ievēru arī, kad jūs izvairieties no turistīgām vietām. Cik sanāk, jā. Tas tā kā pa daudz cilvēku, jā, tad skip. Jā, tas latvietiskais laikam jau varētu būt, es nezinu. Kaut gan, es nezinu, mēs ar Andru braucām toreiz Alpus. Mēs dabījām pilnu komplektu turistīgo, ja tur to nevar izbeigt. Ja. Bet, tomēr, ja tu ceļš, ja patīk tas wild campings, tas, ko mēs darām, viņš nav savietojams ar turistīgu vietu. Ja. Tie ir loģistiski, un kur tur visu priekšā hamakos. Jā, un kā ir tajās valstīs, piemēram, Grieķijā, to wild campingu? Nekur ir. Principā visur zem Lietuvas, ja mēs skatāmies ģeogrāfiski, nav jau legāli nekur wild campings. Jā. Tas ir mums tāds ekskluzīvs ir. Jā. Bet daudz kur piever aci uz tā saucamo bivoku, ja tu uzliecies ar tumsu un novācies ar gaismu. Uz vienu nakti. Aizliegts ir tāds ilgstošs. Viņi cīnās principā pēc visādiem karavānu veidīgiem, tie, kas tur uz nedēļu brauc, piemēslo visu. Spānijā, kad es braucu cauri, tur vienreiz man kaut kāda rangeri pienāca un teica, ka bet es teicu, sorry. Ja. Tādā ziņā. Tādā ziņā ir labs tas iOverlander aplikācija, kur tieši ir cita starpā ir informācija par wildcamp spotiem, kur actually Overlander ar džipiem un močiem ieliek info, kur tur ir tāds un tāds krūms. Ranger neizmanto to apu. Tā kā mums ceļu policijas izmanto Waze. Jā. Tur ir laba informācija tiešām, kur tur pasaka, ka tur būs pleķītis, tur bildīt vēl kaut kādu ieliek. Tu googlē tādu info neatradīji. Jums ir bijuši kaut kādas arī tādas neparedzamās situācijas. Skaidrs, budžetā vienmēr jāparedz, ka tomēr ir kaut kā tā rezervīta, kad notiek kaut kāda ČP. Paldies Dievam, pagaidām nav bijis, bet saku, mums tas viss ir tādā iesākuma stadijā. Bet te ir svarīgi arī, varbūt, kāpēc ir labi braukt ar šādiem sūdmocīšiem, ka no vienas puses, what's the worst, ja? Pat ja viņš tur, es nezinu, noripo no kliņas, vēlams bez manis. Labi, es paņēmu savu galvenais, lai man doķi pie manis, es aizstupēju uz lidmašīnu, braucu mājās, un man ceļojums beidzies. Un pat ja tādā it kā sliktākajā variantā, tas ir ok. Ja tas būtu kaut kāds, ja mans gaiss tur noripots, tad būtu ok. Ir bijusi jums arī tāda seja, ka jūs esat baigā nekurienā, un tagad kaut kāds ČP notiek, tad viss būtu slikti un tā. Lācis mums, mēs tur braucām vienos kalnos, tur tas Bear Countries, tur Rumānija netālu, un
Grieķija ir laikam 2. vai 3. vietā pēc lāčiem. Un man liekas, man nav nofilmēts, bet mēs tur braucām, mēs pat tumsu meklējām campspotus, mēģinām virs koku līnijas braucām. Man liekas, es redzēju lāču ļips, ja, un tad ir tā nakts tāda. Jo es esmu Rumānijā, pirms vēl moto laikiem, mēs ar mašīnu esam valdkampojuši ģimeni teltīs, un tad bija, ka bloks tev lācis tur reāli eiro, bet tā bija ātrākā kempa novākšana, nevar, ja. Tā kā, jā, nu, lāču tēmas. Cilvēki neuztrauc, cilvēki ir ok. Šajā ceļojumās ir bijis arī kaut kāds brīdis, nu, kad pienāk kaut kāda vēlme mest mieru vai tā kā? Nu, atkal, redzi, te ir svarīgi tas, ka mēs to īsu laiku darām. Man personīgi, man pilnīgi pietiek 9 dienas ceļojumi, es tāds vidējo izvalkot. Jau 2 nedēļas jau sāk gribēties mājās. Un tas ir vienalga, kur tu brauc, vienalga, cik skaisti skati. Tas ir, man liekas, tā ir dabīgi vienkārši smadzenes fīči, viņai no sākuma ir stimulācija, viņa ir excited, bet viņai neveselīgi būt tik ilgi excited, ja, un līdz ar to viņa tev neironi noslēdz nost. Un tur ir svarīgi bišķi pakāpt atpakaļ, es taču esmu krutā vietā, ja, bet tas ir dabīgi. Un tā kā 9 dienas, man pilnīgi fine, ja. Bet ir bijuši arī tādas situācijas, ka tu tā kā, varbūt tehnisku dēļ vai kaut ko tam līdzi, nu skaidrs, jums tur bija sniegi vienā vietā, ja, kad abi Andri tur bija normāls, jā. Pateic, nē. Nē, bet mēs tāpat arī visiem Andriem iepērāmies sniegos, un tur bija tā sajūta, ka tur bija līdzīga sajūta, ka man bija toreiz Nigērijā, Kamerūnā, tu tur brauc, un kur tu cīnies, un ja tu tā objektīvi no malas paskaties, un tas pilnīgi pakaļ, ja. Nu, šis ir tā kā, bet ko tu dari? Nu, tu koncentrējies uz tuvāko kilometru, ja, un kaut ko tur dibdapo. Ir super nepatīkams, labs, augsts, tur offroads, mocis laika rīt, ja. Bet tad tu baigi, tur nesāc domāt, ka līdz lielās domas, tu vienkārši, kaut kā jau lejā visi no kalna ir tikuši, ja, tur. Labākie piedzīvojumi jau nav tā, ka jūs veiksmīgi aizbraucāt uz viesnīcē, vai ne? Protams, loģika, tā kā ir ko atcerēties. atcerēties. Labākais stāsts, ka mēs uzbraucām kalnā, pārvarējām sniegu, tur bija priekšā vēl viens čup, tad nolūz viens mocīts, jā, un tad mums vajadzēja braukt lejā. Kā speciāli mēs to nemeklējam, protams, bet tas vienmēr tā kā piezogās. Ir sevišķi, ja tu brauc kaut kādā tādā tiešām neasfaltīgā ceļojumā, tas ir, ja tu meklē kaut, kur šitais ceļš ved, ja? Tas ir receptīti, ja? Tā kā, tur piedzīvums nemeklē, piedzīvumi tevi atrod, ja? Nu, jums veiksmīgi, Rainer, jūs viens otru pazīstat, jums arī tādi darbi, man liekas, laikam, kad ļauj tā. Nu, jā, mēs tādi freelancīgāki esam, jā, protams, ir sezonalitāte kaut kāda, un man, teiksim, ļoti neprasās vasarā ceļot. Jo Latvijā ir, piemēram, vienkārši forša vasarā, arī darbi vasarā, tā kā mēs meklējam tās vietas, kur varētu, kā Enārs šobrīd tieši ziemas periodā, kad šeit viss ir tumšs un nav motosezons un tā, kur varētu vēl to pagarināt. Nav jau daudz tās vietas, no Eiropā nav, ja neskaita varbūt kaut kāda Spānija, un teiksim, tā pati Grieķija, viņa ziemā nav baigi, ja neskaita kaut kur gar jūru. Tur ir arī sniegs kalnos, un arī mēs atdūrāmies pret sniegu pat maijā. Tad jau jāsāk skatīties tālāk. Jā, un tad jau tas ir vai nu tas mūsu variants, kurā mēs to mocītu kaut kā aiztuņam, aizbraucam fiziski tur, vai arī tad braucam, īrējam un visi tie Marokas varianti un tā tālāk. Un cilvēki, kam ir 20 atvaļinājuma dienas gadā, viņiem sanāk kaut kas tāds? Tur jāsadala, ja, cik viņam jāskatās, cik viņam bērni, vai ir bērni, ja, tur katram sadalīt. Protams, jā, tad tu vienkārši sāc skrupulozāk skaitīt tās dienas, jā, tur precīzāk izplāno, ja, to visu, jā, bet, es saku, nedēļa, teiksim, ja tev ir 20 dienas, un man pilnīgi pietiek ar 9 dienu ceļojumu, man jau šitā, tā ir viena nedēļa, ja, 5+2 weekendi, ja. Lai normāli dabūtu iekšā adventure, kur tu esi noķēris, jau tu esi pietiekoši atslēdzies un gribās jau atpakaļ mājās. Jā. Plus vēl jāplāno ritīgi uz priekšu, jāizmanto gan lieldienas, gan kas tās ir svētku dienas. Tieši tā, jā. Tur, protams, ir kaut kāds interešu konflikts. Jā, nākamais jautājums, kā ar ģimeni tu tiek tik galā? Ir kāds laba lieta ir tāda, ka vislabākais laiks ceļošanai ir septembris. Viņš ir tāds vienmēr skolā? Nē, vispārībā arī klimatiski septembris ļoti daudz, kur
ir super laiks. Un tas ir laiks, kad ģimene ceļot nevar, jo visiem ir skolas sākušās. Ja, un es kaut kādā ziņā pat nožēloju, jo ļoti daudz, kur gribētos arī ģimene aizbraukt uz kalniem, visu kaut kur septembris būtu ideāli. Un labāk būtu, ka skolas kārtos oktobrī, manuprāt, ja. Un visam atvasarām. Bet, moču tēmā, ja septembris uz izķeršanu, man liekas, arī šis septembris būs tāds, ka mums te plāns ir tād kaut uz to Indiju, 7 māšu štatiem aizbraukt. Un tas viss jādara kaut kādā tajā septembrī. Un tad tas septembris, viņš nav bezgalīgs. Ja. Jums nav tā, ka jums tam močiem arī tas laika loks ir, kad 2 gadi un tad tehniskā jāiet? Tas jau mēs jau esam garām tam, vai kā tur ir? Mums it kā vēl ir tehniskā, šis jautājums tika pacelts, jā. Mums tas ir tā doma ir tāda, ka, kad tu esi ārpus Eiropas Savienības, kamēr tu esi ārpus Eiropas Savienības, neviens tev tur neprasīs to tehnisko. Tur problēma viņa sāksies ar to, kad, ja tur paliet, nezinu, cik tur es neatceros, mēs spriedām šo chatiņā, bija 3 vai cik gadi. Ja tev nav bijusi, ja tu neesi bijusi ieradies CSDD uz tehnisko, tad tev viņu tur tā kā noņem no uzskaitas, ja? Un tad tur problēma viņa sāk parādīties, kad tu vēlies. Kad viņi atpakaļ grib dabūt. Atpakaļ dabūt, un tev jau jāatbrauc, ja? Un tad kā bez tehniskās, ja? Par to neesam baigi domājuši. Sliktākais visādi atkal scenārija, ja mocīši varbūt nemaz neizdzīvo tik ilgi, un viņi tur kaut kur paliek. Vai tad viņus atkal atved līdz kaut kādai Bulgārijai, un atšipo, tad uz Bulgāriju diezgan bieži brauc fūras no Latvijas, atšipo līdz Latvijai tādā veidā, bet nav tā, ka ir paredzēts tagad baigi braukt uz Latviju. Tas pats ar Oktāvu un vispārējo, tur jau sāks viss vietējās apdrošināšanas. Tur Latvijas doči nevienu tur. Tiesības vienīgais, kas tev vajadzīgs, vai starptautiskās, vai kādas tur atpazīst tev. Tas arī viss. Cik vēl mēs YouTube sērijas redzēsim tagad? Tagad pa Grieķiju man ir kaut kādas vēl, es jau tagad biju saņēmis, tagad man ir otrā kaut kādas vēl 2, 3 vajadzētu būt, jā. Un tad jāskatās, tad, pa Bulgāriju tur, tur jāskatās, cik mums tur tas interesanti visi, teiksim, salīdzinot, no skatu viedokļa, tur nebūs tāda materiāla, ko tur, bet, tur bija citveidi piedzīvojumi, jā. Tur kaut kādas pāris sērijas, un tas, ko es nevēlos darīt, varbūt, kā daudz citu dara, kur visādi, ko man te vienmēr visi prasa, vai tu pazīsti Tičībots. Ja, šito ceļu tā kā es apzināti varbūt negribu hello internetu, un kas man šorīt bija brokastīs variantu, tik detalizēti, ja. Jo gribās tomēr to piedzīvojumā bišķi arī pabūt, pašā. Un let's face it, ja tu visu laiku visu filmē, katru savu kustību, tad tas, manuprāt, vairs nav īsti piedzīvojums. Ja. Līdz ar to man ir fajn izlaist kaut kādas tēmas, izlaist kaut kādas pārbraucienas, kaut kādas notikumus vai pat dienas vesels. Ja. Nav tā, ka tev ir sērija rīts un vakars. Dažreiz iekrīt, protams, ja, bet nav tur tāda baigā. Bet tev ir labs balans, man liekas, starp to pastāstīt par to valsti, kur jūs braucat, kaut kādas īpatnības. Jā, tas jau arī pēc tam interesanti. Tā kā, pašam arī sagublēt, kur tad es īsti biju. Ja? Jo tur arī viena problēma ar tiem tetu braukšanu ir tāda, ka tu sako tam GPX-am vienkārši tā akli, neskatoties pa labi, pa kreisi. Ļoti liels piemērs tepat blakus Norvēģijai. Ja tu aizbrauks uz Norvēģijas tetu, viņš tur smuki pa grantenītēm izved, bet tu noskipos visus smukos tos viņa ceļus. Jo viņš tur nav izvilcis tetu, jo paši gudri, ja paskatieties. Ja. Un, tur ir stāsts par to, kur dabūt to balansēju, ka bišķi tomēr paskatīties, tad mēs mēģinām pirms ceļojuma vismaz Google mapā atzīmēt interešu punktu. Tur foršs kanjons, tur alas kaut kāds kalns, un skatīties, vai tas tetiņš iet plus mīnus tuvu, un tad var nobraukt. Grieķija bija liels piemērs tam, ka mēs vairākas dītorus uztaisījām, mums vajadzēja pēc Benžas braukt, un mums bija mīkstais kaut kur jābrauc, un mēs pa citu vienkārši ielēju braucām, un tur izrādās, wow, skatē, ja? Un mēs tur nekad nebūtu iebraukuši, vienkārši akli sakojā tetiņam, ja? Kā, jā. Un kā ar sadzīvi jums tur abiem ceļojot? Labi, jūs jau, man liekas, esat tādi, noberzējušies viens pret otru. Jā, mēs tā kā no pusvārdu saprotam, ka kēms mums ir ok, mums nav tas, ka mums vajag obligāti to viesnīcu, un tas baigi, protams, palīdz, ja būtu tā trīšanās, ka vajag viesnīcu, jau ir visādi, ja, un tas ar laiku. Tad ir forši, tādā ziņā ir labi, ka tev ir number one, ka tev ir moči plus mīnus,
vienādi sūdīgi vai vienādi labi. Ja? Šajā gadījumā es esmu tas sūdīgāk mods, bet viņi vēl joprojām ir gana pietiekoši tuvi sūdīgi. Ja? Tas pat attiecās uz kampošanas preferencēm, uz ēšanas preferencēm, kad tu varēsi to aplēmo vai paņemt veiklā koncertus vakarā un maizīt kaut kādu paēst, kad tev nevajag obligāti to restorānu. Jūs tur arī to kulināro tā kā no vietējā veikala, tā teikt? Zin kā, ir jau vēlmu tur paņemt vietējo seafood kaut kādu, bet kaut kā, Aināram iepriekšējā braucienā tas super sanāca, mums šoreiz tur tā nepārāk, ja. Un arī ar tiem veikaliem tur ir kā ir, tur tajos dienvidos, kā kuriem kaut kādiem restorāniem arī, nav tā, ka tur ir garantēti. Būs, ja. Iespējams būs cieti, iespējams tur būs maz izvēle kaut kāda, ja, bet mēs mēģinām arī miksēt, mēs nesēžam visu laiku tikai uz tām aplējumām, pārtikām, mēģinām tomēr vakarā aiziet, ja tu dabūtu kaut kur veikalu tūmā, nopirkt tur kaut kādu dārzenī, konservu, ja, jetboil mums ir līdzi, ja, plītiņas un kaut ko bišķi pagatavot. Tāds baigai ar tevi sacensties. Nevar gurmānismā pannas un grillus nevadājumu līdzi, ja. Bet burgerus netaisam vakaros tos gan restorānos, bet... Jums jau jāēd vietējais, jo, zin kā, tur jāizbauda jau tā jā, Grieķijā, jā, tu, protams, ejam suvlaki, ēd tos savus iesmiņus un pēc iespējas centies. To, ko vietējā, vai tu marukā, tu taģīnas, lai ēd, kamēr tevis apriebjās, ja. Tādā garā. Ko tu ieteiktu varbūt tādiem cilvēkiem, kas tā kā šobrīd ir uz jautājumu zīmes par šo, varbūt no sava, kas ir tas labākais no šāda veida ceļošanas un tavu? Tā brīvība, tas, ka tu neesi piespiests, ka tev, tas commitments nav tas lielais. Vienalga. Mums, no vienas puses tas ir kaut kāds tāds liels projekts, no otras puses tā ir kaut kāda cita dzīve, kur tu dabūni padzīvot to nedēļu, divas, ja tur. Un tagad es par viņu esmu pilnīgi aizmirst. Man nešķiet, ka tas esmu es, kurš, labi, ja nebūtu to video, es vispār neatceros. Mēs Bulgārijā bijām tur kaut kur, tie kaut kādi citi mēs bijām tur, ja. Citi reāli, fiziski citi čaļi kaut ko tur darījuši. Gadi jaunāki. Gadi jaunāki un vispār, tā kā esot šeit Rīgā, tas nešķiet reāli. Vispār tas, kas tas bija tāds, ja. Sapnis kaut kāds. Sapniņu lādē jākal, ja tāds arī. Jā, tā kā... Ar ģimeni to varētu darīt? Ar Zitu man regulāri prasa kaut kur. Mēs šogad, diemžēl, sanāca mūsu ikgadējo pavasaru motorandeņu vietā brauksmi slēpot uz ziemeļiem, bet, Zitu gribētos. Tāpēc kaut kā no vienas puses šāda čaļu ceļošana ir labs tāds izpētes brauciens. Mēs aizbraucam, paskatāmies, tur izbraucam tos savus hardcores kaut kāds, paskatāmies, šitam būtu forši draudzenēm atbraukt sievām, ja. Un tāpēc, piemēram, tāpat Grieķija, tiepaši Balkāni, ja. Mēs vienreiz viņus tur izbraucām cauri, bet tur ir ļoti daudz ko redzēt arī, pa mierīgākām takām un skaistiem skatiem. Un tā kā... Tev vajag atkārtot arī tās sajūsmas, un tā kā, wow, kāds kalns, skaties, Zita. Tur ir tik daudz to kalnu, ja. Arī kā mēs Norvēģijas tetus 2 reizes esmu braucis. Vienreiz vienā virzienā, otrais preti virzienā, jo tu jau cits kalns redzi. Pret pulksteni radītāju braucot. Tā kā man ar to atgriešanos vienā un tajā pašā vietā nav problēma. Jo katru reizi tas ir kaut kāds cita perspektīva, cita veida ceļošana. Es neizslēdzu, aizbraukt atkal uz Balkāniem, atkal uz Grieķiju. Es neesmu tur īsti salas, Sicīlijas, visas šīs salas, jo tur īsti nav būts. Un tur izskatās, ka arī tīri interesanti braukšana ir. Tagad kaut kāds trenēžu pasākums tur, man liekas, notiek tieši. Tu neesi no tiem, kas ieliek ķeksīt un vairs neatgriežas tajā valstī? Nē, kāpēc? Nē. Man nav arī tāda baigā uzstādnieku. Man baigi gribās savā kaut kādu valstu skaitu, kurā es esmu bijis, tīri ķeksīšu pēc. Man tīri interesē vairāk geogrāfiski. Man interesē tur kalni, tūkstneši, džunglis. Jo palējām džunglis arī Āfrikā, sakam, džunglis arī Āfrikā ir džunglis. Ja? Principie ir tie paši tūkstnesis, arī Sahāras tūkstnesis ir tur un Gobija tūkstnesis tur un tūkstnesis. Ja? Gribās pabūt tūkstnesī, nevis tur konkrētā valstī. Tāda principa. Ko tu pateiktu varbūt cilvēkiem, kurš šobrīd ir tajā mindsetā, man nav tam naudas vai man nav tam laika? Es teiktu, ka man arī nav. Ļoti saprotama doma.
Ja galīgi nevar tikt ar to domu galā, tad tev ir jāpiespiež sevi kā tā vecā labā krāšana, ja? Kad tu noliec kaut kādā atvilknītē, kaut kur to sakrāji tam pirmajam mocītim, tam sliktajam mocītim, lētajam mocītim vai laika ziņā, tad tu sakrāji tās dienas, ja? Es nezinu, kā mūsdienās tas vēl strādā, ja es sen neesmu bijis algotā darbā, bet vai viņas ka pastrādāt vairāk. Aizie asintiņas nodot vēl, jāsakrā. Jā, kaut kāds šitie visi varianti. Un kaut kā sevi, tur sanāk sevi bišķi apmānīt, vajag iemācīties, jo prāts teiks, ka nevar. Loģiski visu laiku. Jā, tur tas loģiskais prāts visu laiku teiks, ka nevar, un tas ir normāli. Viņš ir tā kā, viņš ir survival prāts, pa survival, šis ir kaut kas tāds, tur. Kaut kāds hipija būšanas, tāds, bet ir bišķi. Ir cevišķi jau ceļiem te pēc 40, kuriem tā kā it kā visu kaut ko ir darījuši, un viss ir pieredzēts, un viss life is boring, tad šitā ir tā iespēja, kā paskatīties, ka visiem nekas nav darīts. Šitā, vai tā, Varbūt labāk Harlija vietā nopirkt vienkārši vecu dominatoru un laist uz Balkānu. Cik tur dominatori sanāk, vai ne? Kaut vai, un kaut kāda tāda varianta. Jo man jau atgriežoties atpakaļ pie džipa laikiem, man jau bija sapnis uzbūvēt sev Overland beigo Rīgu, un es baigi tagad ceļošu par viņu pasauli. Es Igaunijais tik ar viņu. Stāst par to, ka tur kaut ko par plānošanu, par kaut kādu baigo, tur man tagad jāsabūvē baigais agregāts, kas maksā baigo piķi, un to visu ceļot ar to visu karavānu, mega pasākums. Nerealistiski. Tāds mocīts, es saku, pāris štuks, viņš brauc, benzīna ielai, kūs, puk, kā un galā kaut kā tikām, wow, kāds skats, ir, Tagad tiem cilvēkiem, kas skatās Arvīda video un iedvesmojās, klausoties viņu vārdus, tad nebūs nekad īstais brīdis, bet var atlikt un sapelnīt tam, un tas noteikti paliks vairāk atmiņā. Jā, zin kā, ir jau tas banālais, viss ir iespējams, ir jau iespējams, viss kaut kas ir iespējams. Vienkārši, tad viss sāks jau to gribēšanu, ja tiešām par to, pa īstam gribās, un tad jau pārējais. Un kas tagad nākamais, tuvākais būs jums? Es saku, mums vajadzētu šo turpināt Turcijā. Turciju vajadzētu atrisināt. Kad tas būs? Vajadzētu mājā izdarīt, jo negribās trāpīt arī bagajā karstumā. Tur vasarā Turcijā nevajadzētu rādīties. Mums līdz Kapadočijai jātiek, tas jau palielam ir tūkstnesis. Tas tad jāizdara, pavasar nekas baigi, man patīk tepat pa Latviju braukāties. Un rudenī Indija iespējams, un mēs jau tā esam aizsapņojušies līdz tam, ka varbūt vajadzētu nopirkt Indijā močus. Bet tas viss ir tāds, tur pirmās idejas, tur ir vairākas fāzes, tur viena ir no sākuma ideja, ir baigais excitements, tad tev pieslēdzas prāts, un tad tur vairākas tās fāzes, tad noteikti psihologiem ir ko teikt, un tad beigās tur risinājums visam kaut kāds cits. Bet tās idejas virmo kaut kur tur, un gribētos uz Āfriku atgriezties iespējams, bet ne rietumkrastā, bet kaut kāds Tanzānija ar Aināru pa bišķiņ cierējam, ka tur varbūt kaut ko varētu uztaisīt. Un mēs meklējam tiešām vietas, kur varētu decembris, janvārs, februārs, marts, kur letiņi, kur ziemeļnieki varētu aizbraukt, tā kā pabraukt ar mocīti, tā stabili, smuki, forši. Meklējam tās vietas. Super. Arvīd, es novēlu jums super labus piedzīvojumus. Tagad vasarai, kas tuvojās, un arī tos, kas pēc vasaras. Noteikti šos video mēs skatīsimies nākamgad. Es ceru tomēr tā kā saņemties un līdz vasarai izdarīt, kā atbrīvot to plauktu jaunām lietām. Bet tikmēr mums ir vēl Grieķija palikusi, Grieķija, Bulgārija, Indijai filmi ir jāuztais. Kas vēl? Es taču nezinu. Jau tev jāskatās pašam būs. Oduro sezonas atklāšana nav aiz kalniem. Jā, tā kā. Viss lietas, Tā kā, kur mēs varam skatīties tev un kur vēl tev piesakot un varbūt par tiem darbiem? YouTube viņš ir galvenā vieta tagad mūsdienās palikusi. Neviens jau tās mājaslaps neskatās, ir Eaglewood Adventures.
nosaukums arī tāds super temporary, kā jau viss mūsdienās vajag kaut ko. Man kādreiz bija vienkārši Arvīds Barānovs, jā, bet neviens ārzemnieks nespēja atrast, jo es neesmu diezvēl Hansens vai Baldingers tāds, riktīgi vārdiem. Un, diemžēl, nav tas tik brandīgs, ja, un tad vajag kaut ko izdomāt. Varbūt ar laiku izdomāsies kaut kas cits. Bet cilvēki jau tāpat izseko līdzi kaut kur savām gaitām Instagramā. Es esmu vienkārši Arvīts. Vēl no tik seniem laikiem, kamēr tur, kad vēl bija brīvs. Bet Iglūda arī bija savu nozīmi. Iglūds, principā, nozīmē no Old Norse, tas ir vārdu salikums. Eagle ir arvu, un Wood ir tas otra daļa. Un tad tas sanāk, principā, Arvīda Adventures pa lielu tulkojumā. Ja. Nav tur nekāds Hollywood, Bollywood doma, ja, un apakšā un tā. Super, labi, tad Arvīd, saku tev liels paldies, un tiekamies sezonas atklāšanā, un gaidīsim jaunas video no tevi. Tā, likās.